Labdien, kemperi ceļotāji! Šodien YouTube zem vienu no maniem video bija interesants komentārs uzrakstīts, un es gribētu atbildēt uz to komentāru. Tātad, tajā video es tur teicu, ka mēs ceļojam ar kemperi un līdzi velkam vienmēr piekabi, un komentārs bija tāds, kāpēc mēs darām, kāpēc mēs velkam piekabi, ja braucot ar piekabi lielāks degvielas patēriņš. Īstenībā nav pareizi, jo braucot ar kemperi ar piekabi, degvielas patēriņš ir mazāks nekā tad, ja brauc bez piekabes. Un tieši tā, un tagad es to argumentēšu, kāpēc. Jo, ja mēs braucam ceļojumā bez piekabes, tādā gadījumā kemperis, tas ir vieglā mašīna, M1 kategorija, zem 3,5 tonnām, un ja, piemēram, uz autobāņa ir atļautais ātrums 130, mēs varam braukt uz 130, Polijā, ja drīkst braukt uz 40, teorētiski un arī praktiski mēs varam pabraukt uz 140, jo šis nav īres kemperis, ar motoru te ir viss kārtībā. Te ir 3-litrīgs dīzelis un tā tālāk. Un tādā gadījumā, ja mēs braucam bez piekabes dienvidu virzienā pa dienvidu autobāņiem, tad praktiski katreiz vidējais visa ceļojuma degvielas patēriņš sanāk apmēram 12,1 litrs. Šādi te, ja mēs iekļaujamies vieglās mašīnas plūsmā praktiski. Bet tad, ja mēs braucam ceļojumā un līdzi mums ir piekabe, tādā gadījumā braukšanas ātrums ir mazāks, piekabe ir pludlīnijas formas, viņa atrodas kempera aizvējā, braukšanas ātrums ir mazāks, un tādā gadījumā vidējais degvielas patēriņš, to gan pagājušajā gadā, gan aizpagājušajā gadā, pēc visiem tiem aprēķiniem varēja redzēt, viņš ir apmēram 11 litri uz 100 kilometri. Jo tad mēs tikai tā apdzenam fūri. Vācijā mēs drīkstam legāli braukt uz 100, jo tāpēc, ka tā piekaba ir pareizā ar Vācijas certifikātu un uzlīmēts 100. Un citur attiecīgi jābrauc lēnāk, bet degvielas patēriņš ir mazāks. Tas nozīmē, ka uz visu to ceļojumu, braucot ar piekabi, degvielas patēriņš uz 100 km ir mazāks pa 1 litru. Tagad nākošais, atbild uz nākošo jautājumu. Kad it kā braucot ar piekabi ceļojumā, mēs nevaram piekļūt daudzām tām vietām, kur it kā mēs varam piekļūt tad, ja mēs braucam bez piekabes. Īstenībā viss pilnīgi pretēji, viss ir otrādi. Jo braucot ceļojumā ar piekabi, mēs varam piekļūt tām vietām, kur netiek klāt tie cilvēki, kas brauc ceļojumā, piemēram, ar lidmašīnu aizlido, vai atlido lidmašīnu un noīrē automašīnu vieglo, vai, piemēram, brauc ceļojumā bez piekabes ar kemperi. Jo tad, kad mēs atbraucam kaut kur, mēs izvelkam ārā no piekabes elektrovelosipēdus. Ar elektrovelosipēdiem attālums, ko mēs varam ar to vienu uzlādi nobraukt, ir apmēram 100 km, un tādā gadījumā mēs izbraukājam visādus vecpilsētas, kalnu celiņus, govju takas un tā tālāk. Un tā tālāk mēs izbraukājam tādas vietas, kur nav neviens turists un neviens nekad nebūtu varējis iebraukt. Vai arī ienoskaņojums. Mēs izvelkam ārā motociklu, un tādā gadījumā šis te vienas dienas nobraukums mums jau ir pāri 100 km, un tad mēs atkal izbraukājam visus kalnus, līku, ločus, šaurus celiņus, tur, kur neviens kemperis nekad nebūtu varējis iebraukt. Tātad, braucot kemperis ar piekabi, mēs varam izbraukt daudz vairāk tās vietas apskatīt nekā tie, kas brauc ceļojumā ar kemperi un bez piekabes. Tā, kāds vēl tur bija jautājums? Tātad mans komentētais rakstīja, ka ne, viņam nav kondicioniera, viņš vasarā uz siltajām zemēm nebrauc. Nu labi, ja ar kemperi braukā tepatās pa Latviju un nav kondicioniera, te Latvijā ir plus mīnus kaut kā 20-25 grādi, te viss ir kārtībā. Bet kādus gadus, 5 atpakaļ, 4-5 atpakaļ, mums gadījās tā, ka mēs aizbraucām uz Sardīniju. Man atvaļinājuma nebija, un es dabūju attālināti strādāt. Un tur temperatūra bija tā, ka no rīta, paša rīta un pašā vakarā temperatūra ir ciešama, bet dienas vidū tur bija drausmīga temperatūra.
un ar to veco iepriekšējo jumta kondicionieri Viesa Holiday 2, kurš gandrīz bezjēdzīgs ir. Karstums šeit kemperī bija drausmīgs. Es sēdēju, strādāju pie datora un papildus monitors un veselu nedēļu. Ilze sauļojās, peldējās, ja, bet un bija ļoti, ļoti karsts. Un tagad tas kondicionieris ir ļoti vajadzīgs. Nu tālūk, labi. Tagad es iešu parādīšu tās lietas, ko es tur esmu sataisījis un pastāstīšu par viņām. Jo atkal te tehniski šis tas ir sataisīts, interesants. Labi, pagaidām tad.